8 tonnas jaudas. Daudz jautāja, kad beidzot būs astotnieks? Nu tad beidzot Rīgas noliktavā ieradies 8-tonnīgais ekskavators. Šis ir daudz nopietnāks aparāts, bet vēl joprojām pietiekami kompakts, noderēs kā lielajos būvniecības laukumos, tā arī pilsētvidē. Tas aprīkots ar 45 cm platām gumijas kāpurķēdēm. Tā sniedzamība ir 7 metri, rakšanas dziļums 4,1 metrs un izkraušanas augstums gandrīz 5 metri. Aprīkots ar Janmāra 46,2 kW dzinēju, jeb 62 zirgspēki. Aprīkots ar 5 hidroliskajiem izvadiem, kas dod iespēju ātri un ērti samainīt papildu aprīkojumu. Smērēšanas punkti ir izcelti visās malās. Tas ir ļoti vērtīgi. Šī ekskavātora lielākā priekšrocība ir tā, ka tas ir aprīkots ar slodzes jūtīgo hidroliku, kas nozīmē, ka operatoram būs īpaši viegli strādāt lielā precizitātē. Salīdzinājumā ar maziņajiem ekskavatoriem šajā 8-tonnīgā jau ir baigi foršā kabīne. Kopējais aprīkojums gandrīz kā visur, bet ir daži sīkumi, kas man ļoti patīk. Viens ir roku balsti, vadības konsole ir diezgan moderna. Īpaši vēlētos izcelt skārienjūtīgo ekrānu, tāpat kā mūsdienu telefonu. Pārējiem uz jebkuru nepieciešamo funkciju. Uzspiežam mājiņu un atnākam atpakaļ uz kameru. Šī pusē jau arī vēl ir daudz iespējas. Tas ir tad, kad saliekam papildu aprīkojumu. Tā pārvietošanās ātrums bruņu rupucītī ir 2,9 km/h un zaķītī 5,4 km/h. Lūk, ja tu arī par tādu sapņo, vai tavā tehnikas parkā tāds būtu noderīgs, zvani, raksti, sūti pieteikumu veidlapu mājaslapā.